Pirmais izmērs būs platums. Atveram logu iekšējā daļā, tur, kur ir logam gumijas, no gumijas līdz gumijai. Nomēram precīzi, tur mums ir 39,7. Tas būs platuma izmērs. Nākošais izmērs būs augstums, tieši tāpat no gumijas līdz gumijai. Viss mērījums ir ļoti vienkārši. Tātad apakšējais izmērs mums būs 82,5. Tas arī būtu viss. Tīkls ir uzražots Žaluzijas Baltika pēc iepriekš noņemtiem izmēriem. Kā redzat, ir tāda kronšteina uz atspērītēm. Šiem kronšteiniem ir jāstāv tādā pozīcijā, kā viņi šeit ir. Vienīgais, kad ir bišķiņ jāatskroja vaļā, lai aizķertu logu rāmi. Ņemam krūgriezi, pH1, pH2, atskrūvējam tādā leņķī 30 grādi, pieskrūvējam skrūvīt apakaļ. Virzienam jābūt tieši tādam, kā rāda kāds ir video, kā montieris to dara. Atskrūvējam, pieskrūvējam, tā visas skrūvītas pa perimetru. Atskrūvējam, pieskrūvējam kronšteinu. Protams, viņu var arī locīt ar roku, labāk būtu pieskrūvēt un atskrūvēt. Tā jums tīkls ilgāk kalpos. Kad visi kronšteini, visas atspērītes ir saskrūvētas, atveram logu. Tīkla montāžu sākam no tās puses, kur logs varās vaļā, respektīvi no kreisās šeit sanāk. Atspērīti uzliek virs gumijas, loga malai, sākam tā kā pa apli to visu daram. Atspērītes lokās vienkārši. Tādā pašā veidā, ja uz ziemu jūs gribiet noņemt šo tīklu, tas ir ļoti vienkārši izdevums. Minūtes laikā varam uzlikt. Pieregulējami, lai būtu simetriski pa vidu, lai nebūtu nekur šķirbas. Montāža beigta, aizveram logu. Moskī tīkli ir 4 standarta krāsās – balts, brūns, zelta ozols un antracīts.